Es esmu blondīne dzirkstošā briedumā. Gan tai vecuma grupā, ko doktors Kārlis šitā atzīmēja. No kosmētikas un skaistumkopšanas industrijas. Man šodien jums jāstāsta par, jāatklāja daži kosmētikas nozares, dažas aizkulises, par kurām varbūt tik plaši nerunā, un es apsolīju Solvitai pastāstīt arī savus likumus, tos kosmētikas likumus, kurus es pat ievēroju. Bet, gatavojoties, meitenes, es papētīju, ko nozīmē vārds skaistums. Tur tas temats ir, ja? Un man bailes ielikt darvas karotīti tai doktora Kārļa medusmucā, jo Latvijā esot skaistākās sievietes. Vārdam skaistums angļu valodā ir 265 sinonīmi un antonīmi. Skaistums vai daile izrādās ir estētiska kategorija, kas ir saistīta ar juteklību, ar sajūtām, ar emocijām. Un viņas vai nu ir, vai nav. Un es jūs gribu aicināt tāpēc pašā sākumā vēlreiz pateikt paldies Solvitai Kabakovai par to iespēju tai enerģijas apmaiņai, tām sajūtām, kuras mēs visus šodien dabūsim. Drīkst aplaudēt. Skaļi, skaļi, skaļi. Paldies, jo te ir arī laiks un nedrīkst runāt pārāk gari. Un man ir daudz ko teikt. Manas saknes ir tikpat krāsainas kā pati dzīve. Mana mamma, zobārste, ticēja padomju ideāliem. Viņa bija partijas bosu Mīlule no Alūksnes, malēniete. Mammai lietu kārtība pasaulē bija ļoti skaidra. Tu nedrīksti būvēt savu laimi uz cita nelaimes. Kāda krīze, jums ir maize un rupmaize, jums ir rupmaize un elektrība. Tevi pameta vīrs, tas nekas, man arī pameta. Mans tēvs, dumpīgs mākslinieks, zīmēja to, ko viņš gribēja un kad viņš gribēja, un nevis to, ko vajadzēja. Arnolda Plauža būtību ir ļoti precīzi aprakstījis Pauls Bankovskis savā pēdējā grāmatā Peldētājs, kas nu pat arī iznāca. Es kā maza meitene biju outsider starp abām šīm pasaulēm. Un ilgu laiku nespēju saprast, kā vienā laikā, vienā telpā var pastāvēt divas realitātes, divas ideoloģijas un divas skaistuma izpratnes. Bet varbūt tieši tā spēja brīnīties, nekritizēt un no malas vērot man palīdzēja visās manas dzīves likstās un krīzēs un arī traģēdijas, kas man, protams, ir bijušas. Būt tēva meitai un blondīnei jaunībā bija privilēģija. Manas bērndārs bērnības bildes taisīja Gunārs Binde, universitātes kriminālistikā darbu Juris Podnieks un uz izlaidumu man pavadīja Augusts Sukuts, jo man toreiz nebija puiši. Šo personību, gara spēku un lielumu es, protams, sapratu tikai ar gadiem. Tēta draugiem vajadzēja juristu, kas aizstāv mākslinieka intereses. Un es dabūju jurista diplomu. Tā bija jaunai sievietei liels izaicinājums pierādīt, ka arī es pati kaut ko spēju. Un es sāku kopā ar vācu partneri producēt operas. Liktenim ir humora izjūta, jo jaunībā es nezināju, es mazgāju seju ar ziepēm un nezināju, kādu krēmu lietot. Un tieši liktenis man nejauši aizved uz kosmētikas industriju. Tā liktenīgā satikšanās ar Latvijas kosmētikas leģendu Baibu Jevdokīmovu. Es toreiz gulēju līdz pēdējām brīdim, ģērbos liftā, ēdu maizīti trolejbusā pa ceļam uz universitāti un bieži arī gulēju pirmajās lekcijās. Es iepazinos ar Baibu, un viņa stāvēja perfekta, sakopta. Un skatījās uz mani ar tādu vieglu pārākumu sajūtu. Viņa teica, Ieva, es katru dienu ceļos stundu ātrāk, lai labi izskatītos, lai patiktu citiem, lai būtu kopta.
Šie vārdi man iespiedušies atmiņā uz mūžu. Es jūtu, ka mans ievads ir pa garu, jums paliek garlaicīgi. Izdarīsim vienu eksperimentu. Meitenes, saskaitat klusi pie sevis, cik cilvēki aizskar jūsu seju. Ne speciālisti, ne dakteri, bet cik cilvēki ikdienā aiztiek jūsu seju. Paceļat rokas tās, kuru seju aiztiek 2 cilvēki. Man grūti saskatīt tagad. Un paceļat rokas tās, kuru seju aizskar 3 un 5 un vairāk. Pieskārienam ir maģisks spēks. Kad mēs ejam pie skaistumkopšanas speciālistiem, vienalga, vai tas ir frizieris, vai kosmētiķis, vai masieris, viņi mūs aiztiek. Un man liekas, ka tas ir viens no lielākajiem tādiem šķēršļiem kosmētikas industrijā, kāpēc mēs bieži paliekam neobjektīvs, mēs pazaudējam šo objektivitātes sajūtu. Es neesmu dzirdējusi nevienu cilvēku, kas priecīgs stāst, ka viņš 30 gadi pērk vienas un tās pašas sarkanās kurpes un iet. Bet es esmu ļoti daudz dzirdējusi cilvēkus, kas pieķerās vienam meistaram un kuriem nepietiek drosmes izmēģināt un salīdzināt. Bet tātad kosmētikas mani likumi, kurus es jums godīgi solīju pastāstīt. Pirmais, katrai kaut kas savs. Tas, kas derēs tev, nederēs draudzenei. Katram cilvēkam ir savs DNS, katram cilvēkam ir jālieto kaut kāda sava individuāla kosmētika. Kā to atrast? Tikai mēģināt. Protams, nav visiem tādas iespējas, kā dzīvē ir bijušas man, ka es varēju izmēģināt 200 frizierus un 150 kosmētiķus un cik tur speciālistus. Kāda būtu atbilde? Un tas ir ļoti nopietns jautājums. Es vienmēr iesaku, ejiet pie speciālistiem, pie kosmētiķiem, pie frizieriem. It sevišķi tie, kas strādā kolektīvos. Viņi ir gudri, viņi ir zinoši, viņi palīdzēs jums taupīt naudu un laiku. Skaistums ir komplekss stāvoklis. Kā vienai rokai 5 pirksti. Es esmu dziļi pārliecināta, ka, lai cilvēks būtu skaists, vai kā latviski mēs sakām daile, lai mums būtu šī daile, tad ir jābūt domām, fiziska kustība, ēšana, higiēna un kosmētika. Prātīgi, bet ne pārmērīgi. Ķīmiskas sastāvdaļas ir ļoti svarīgi saprast, ka katram zīmolam, katram kosmētikas zīmolam, katram vārdam ir savs ķīmiskais sastāvdaļu daudzums. Tam ir tāds biznesā ļoti racionāls izskaidrojums, jo kosmētikas fabrika tīri dēļ naudas nevar iepirkt vairāk kā apmēram 10 000 sastāvdaļas. Kosmētikas ražošanā un industrijā pavisam tiek lietots apmēram 200 000 sastāvdaļu. Tātad ir jāņem vērā, ka ja jūs lietojat viena zīmola produktus, nevajadzētu viņus pārāk maisīt ar citiem. Jo ķīmiķi jau izstrādā produktus, lai viņi viens otru papildina un arī iedarbojās kompleksi. Tad ir tāds punkts alkohols, kas ir mans likums, ko man jābūt ļoti uzmanīgai. Es vienmēr saku, meitenes, lietojiet alkoholu līdz 40, 50, cik daudz vien varat. Jo mēs visi zinām, ka alkoholam izdalās inde. Man arī patīk sevi redzēt ar glāzi vīnu vai šampaniešu. Man patīk, tas skaisti un tā sajūta arī feini. Bet Dievs dod, man tā inde iziet, man ir paģirs 4 dienas pēc tam. Un tas ir kaut kas, kas tiešām ar vecumu mainās, un tur neko izdarīt nevar. Disciplīna. Tātad pašdisciplīna, tā sejas tīrīšana katru vakaru. Nevienu vakaru neaiziet gulēt, nenomazgājot seju. Tas ir daudz vairāk nekā dārgi krēmi. Lai jūs labi izskatītos, nevajag dārdzību. Disciplīnu vajag. Plastiskā ķirurģija. Es teikšu, kā ir. Es neesmu pietiekami drosmīga. Es neesmu pietiekami drosmīga, lai novecot dabīgi. Man arī patīk sevi drusku uzlabot. Bet es esmu droša, lai par to runātu atklāti.
Un te ir 2 likumi, kurus es vienmēr ievēroju. Pirmais. Pirms jūs guļaties zem kāda naža, nu tā kā atrodat kādu citu pacientu, kas to ir darījis pirms jums, un parunājat. Ir jāpaskatās pieredze. Jo tas cilvēks, kas pie šī paša ārsta jau būs to procedūru izveicis, viņš jums pastāstīs plusus, mīnusus. Otrā lieta, man liekas, ir ārkārtīgi svarīga uzticība, jo vienalga, vai tas ir sekss, vai draudzība, vai plastiskā ķirurģija, rezultāts noteikti būs labāks, ja tā cilvēka rokās, kuram mēs atdosimies, mēs uzticēsimies, mēs viņam ticēsim. 7. punkts. Mans likums, sociālie tīkli nav realitāte. Droši vien vairāk domāts jaunām meitenēm. Mana vecuma dāmas to labi saprot. Ja mēs redzam Van Damme, kas lec no 7. stāva filmā, mēs zinām, ka tā ir ilūzija, ka tā būt nevar. Bet ja mēs skatāmies filmās mīlas ainas, mēs ticam, ka tā ir. Ja mēs skatāmies kosmētikas reklāmu, mēs aizmirstamies un mēs domājam, jā, tā arī būs. Un es būšu tieši tikpat smuka, kā tas cilvēks ar to filtru. Konsekvence, mazāk ir vairāk. Lietojat viena zīmola produktu vismaz 1 mēnesi. Āda ir tāda lieta, ka viņi pierod pie kosmētikas apmēram mēneša laikā. Un ja jūs samiksēsiet par daudz, un tas ir ļoti tagad ar tiem sociāliem tīkliem, tā reklāma, un mēs tik pērkam un miksējam. Es pati lietoju 5 produktus visu mūžu un uzskatu, ka tas ir pilnīgi pietiekami, kaut arī, piemēram, manas meitas vannas istabā es pat ieiet nevaru no tā produktu klāsta, kas tur viss ir. Ja mēs runājam par skaistumu, tātad kā mēs visas gribam būt skaistas? Protams. Kas ir vissvarīgākais? Ir pārliecība pašām par sevi. Tas man nāca pašai ilgiem gadiem. Es mēģināju un dažādus no viena grāvja otrā klupu un kritu. Ja? Kamēr es ieguvu to pārliecību, ar kuru, piemēram, šodien man nav bailes jūs priekšā stāvēt un runāt. Kaut arī es arī zinu, ka ne viss man patiks pašai. Katram dzīves posmam ir savs skaistums. Ja man kāds saka, tu izskaties tāpat kā agrāk, nemaz neesi mainījusies, es to uztveru kā apvainojumu. Jo es esmu dziļi pārliecināta, ka šodien es kā tā pati blondīna esmu ievērojami labāk, kā tad, kad man bija 40 un 50. Turklāt, mani vecuma vīrieši jau pāri galdam bez brillēm tāpat vairs neko neredz. Un es vienmēr saku, kopt, jā, mēs kopjam sevi, ja? Bet nevajag pārspīlēt. Mīlestība. Man taisīja to prezentāciju jauna meitene, un viņa uzrakstīja mīlestību pret dzīvi. Es teiktu pavisam vienkārši mīlestība. Vienalga, vai mēs mīlam vecākus vai bērnus, vai mēs mīlam vīrieti. Mīlestība, tas starojums ir tas, kas mūs ceļ un apgaro, un kāpēc mēs patīkam citiem. Nobeigumā man liekas, to laiku jau esmu pārtērējusi visu, ko vien varēju. Skaidrs, ka man ir pārliecība, ka laiks nav ienaidnieks, ja mēs mākam to izmantot. Ja mēs kļūstam gudrāks, ja mēs domājam, ja mēs arī mēģinām kosmētikā šo to pievelkam un piestiepjam. Un es jums visām novēlu šodien no sirds izmantot laiku savā starpā un panākt to, ka laiks ir jūsu draugs. Paldies!